5. etaps Latvijas pilsētas. Biju jau Ikšķilē, Ogrē, tagad Ķegumā. Ķeguma Hess. Tālāk uz Lielvārdi līdz Koknesei un tad Pļavīgi Hess. Un sērijas nosaukums Daugavas Hessu piepilsētas. Šeit ļoti interesants soliņš. Jāpamēģina uztaisīt rodeo. Uztaisam rodeo. Labais. Bremzes. Kafiju padzert, hotdogs apēsts un braucam tālāk. Nu, cits droši vien vēl joprojām ir tikpat karsts, kā atbraucot, jo šodien ārā ir baigi karsts. Tas, ka septembra sākums neko nenozīmē. Joprojām svelme. Es esmu attaisījis visas ventilācijas vaļā savam tērpam, bet tikai braucot kaut ko jūt, bet tā karsti. Bet tas nekas, līdz būs ziema, tad gribēsies atkal būt, lai ir tik forši karsti. Aidā.
Pļaviņa Hess aizkraukle. Skaista vieta, vismaz no šīs pozīcijas. Tā kā tik tālu esmu, bija arī Koknesē. Ir nolaists ūdens līmenis, Pēršas upe diezgan sekli izskatījās, gandrīz vecajā gultnē. Bet piebraukt, tā kā īsti negribējās nekur. Tā kā braukšu pāri Hessam, ar tuneli, kā jau bija rādīts ceļzīmē, ka būs tunelis. Un tālāk pa otru pusi, pa kreiso pusi. Un tad ir Jaunjelgava pretī Skrīveriem praktiski, kur klidziņi. Braukšu uz turieni. Jaunjelgava. Piemiņas plāksni. Lāčplēša kara ordeņi saņēmējiem. Kara ordeņi kavalieri, vispār viņi saucās precīzi. Zēnu Malešu, ko savulaik izdarīja cepanost, bet ne par to ir stāsts. Bija piebraucis pie Pļaviņa Hess, turpat augšā. Un kā filmēju un piebrauc pie mans apsardze. Un tā laipni paprasīja, ko es tur daru, filmēju, jā, ka vispār jau nav labi, ka tas strateģiskais objekts ir. Laika arī mums ir tāda, kāda ir. Nu, visdrīzāk jau es to nofilmēto materiālu nelikšu iekšā. Un ir nofilmēts materiāls arī no ķeguma, tagad ir pārdomas, vai arī to likt. Paņēma mans datus, tur motociklu numuru un ID kartes numuru. Nu, apmēram tā, jo vispār jau nosaukums bija Daugavas Hess piepilsētas. Varbūt būs jāiztiek ar šo pašu Daugavas skatu. Visdrīzāk jau es arī nelikšu. Vienīgs varbūt kaut kādu izgriezumu no ceļa var paņemt. Tad jāpasēž, jāpadomā. Kā saka, drošība pirmajā vietā. Ne tikai paša, bet arī strateģiskā. Nu, lūk. Tā kā būs jāizpēta tas GoPro materiāls, kas tur ir sanācis. Jāizlem kādu materiālu ielikt. Tā kā tā, bišķi plāni pamainījās nekas, bet savas pilsētas jau es savācu. Šitā Jaunjelgava ir pēdējā. Tad atpakaļ pār Daugavas kreiso krastu uz Rīgu. Un jā, tad šogad būs arī noslēdzies pilsētu braucieni. Tad nākamie būs atkal Latgales pusē, Vidzemes Tālētgals, Malēnī. Pareiz pateicu, laikam. Karš Alūksnes būs. Un šogad varbūt vēl tā kaut kur citur pabraukāšana. Pa lielam, jā, ja patika. Video uzspēl laika, ja neesi piesakojis. Pēdējais laiks to izdarīt. Lai tā lieta uz priekšu iet. Un tālāk. Tālāk uzfilmēsim vēl kāds savādāks, varbūt tehniski rakstura materiāli, bet tas ne par šo. Ja patika, jā, skaties tālāk.